Labrīt, lieldienu rītā ir kluss, atspirdzinošs rīts Helmondā, Holandē. Un savā laikā, kad es nodzīvoju 2 gadus Krievijā, Rostovā pie Donas, tad lieldienu rītā varēja dzirdēt, kā visi garām gājēji viens otram sacīja, un arī man sacīja: Hristos voskres. Un visi, kad kaut ko tādu dzirdēja, uzreiz atbildēja: vai izķiņa voskres. Tas nozīmē Kristus augšām cēlies, un viss, kas atbild, patiešām viņš ir augšām cēlies. Ir jau labi, ka mēs varam reizi gadā kaut ko tādu pateikt, bet vēl labāk ir dzīvot ar Kristu sirdī katru dienu, 365 dienas gadā, un piedzīvot lieldienas svētkus katru rītu no jauna. Šorīt agri pamodos, izgāju ārā pastaigāties, mazliet paskriet, lai tāds mundrums ienāk ķermenī, enerģija. Un domājot par šo rītu, jāsaka, pirms 2000 gadiem Kristus augšām cēlās, un viņš sagādāja mums visiem iespēju dzīvot ar viņu. Dzīvot ne tikai šos dažus gadus, bet dzīvot daudz ilgāk. Kā viņš saka, mūžīgi dzīvot. Bet šodien mēs dzīvojam te šajā mazliet nedrošajā pasaulē joprojām, un mums ir sev jāuztur formā. Katrs izvēlās pats, cik ilgi dzīvot. Zināmā mērā tā tas ir. Mēs katrs izvēlamies, kā dzīvot, cik enerģiski. Gribi dzīvot pietiekami kvalitatīvi, ilgi. Ir savs ķermenis jāuztur, savs organisms jāuztur formā. Ir jākustās. Nevar ierūsēt un uztraukties par to, ka nāks pensijas gadi un būs ļoti vēla iešana pensijā, par ko es šad tad dzirdu, ka runā kolēģi man runā vai vispār sabiedrībā cilvēki. Dzīvo veselīgi, domā jau jaunībā par to visu un dzīvo vesels. 70, 80, 90, 100 gadus, nekāda problēma. Un nemeklē nepatikšanas. Ej vienmēr tur, kur Dieva eņģeļi tev var nākt līdzi, ja ir vietas, kur varbūt tu pat iekšēji pats apzinies, tev nav jāiet. Bet ja tu ej, varbūt kāds tavs pavadošais sargiņģelis paliek aiz kādām durvīm un nenāk līdzi, un tu pats savu dzīvi apdraudi, savu dzīvību apdraudi, pats var radīt savā dzīvē nepatikšanas. Tā, visiem skaistu šo svētdienas rītu. Un ejam, mācamies, kā tas ir iet Dieva vadībā.